Esiet sveicināti 7. marta ziņu strīmā, ziņu portālā nra.lv. Rīgā aiz logas spoži spīd saule, Sārma atkāpjās no trolejbusu un tramvaju vadījiem un ziņo, ka pasažieru vilciens pamazām panāk savu ierasto kustības grafiku. Šīs ir ziņas ar Krišu, un 1 stundu dienā es sniedzu tādu īsu ieskatu ziņu portāla darbā, tajā procesā, kā ziņas informācija par notikumiem Latvijā un pasaulē nonāk ziņu portālā. Pareizais laiks ir 11:00, vismaz tā rāda mana datora pulkstenis, un tūlīt pat arī ķeramies klāt. Atgādināšu, ka zem šīs tiešraides tu vari droši atstāt arī savu komentāru, un komentārus mēs pieņemam arī portālā nra.lv pie attiecīgā raksta zem šī ziņu strīma. Viss izskatās, ka tehniski strādā. Dodamies tātad uz ziņu aģentūru Leta, skatāmies viņu lapā, kādi aktuālākie notikumi ir atgadījušies pasaulē. Ieskatāmies sākumā aktuālākajos ziņu virsrakstos. Atgādināšu arī, ka ir pieejams e-pasts info@nra.lv. Ja arī tev ir kāda ziņa nododama, kāda informācija, kas būtu jāizstāst arī visiem pārējiem skatītājiem un mūsu portāla lasītājiem. Kādi notikumi ir atgadījušies šorīt? Skatāmies tūlīt pat. Tā, mudina palielināt valsts iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Indija apstiprina tās pilsoņa nāvi Krievijas armijas rindās. Jā, šādas ziņas izskanējušas pēdējā laikā, ka Krievijas armijas rindas papildina austrumu valstu pilsoņi, tā skaitā arī Indija. Šo valstu valdības parasti nav sajūsmā, ka viņa pilsoņi piedalās šajā konfliktā Ukrainā, un tiek meklēti dažādi veidi, kā viņus dabūt ārā. Iespējams, ieskatīsimies šajā ziņā, bet pa priekšu apskatīsimies pārējos ziņu virsrakstus. 2 Latvijas tiesneši pretendē strādāt Parīzes Olimpisko spēļu basketbola turnīros. Šis gan, manuprāt, ir ļoti interesanti. Es arī ar nepacietību gaidu Parīzes Olimpiskās spēles. Es arī neesmu sajūsmā par lēmumu atļaut tajā startēt Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Es tur nevaru neko ietekmēt. Laikam šis klubs būs vien janvārī, ja es vēlos šīs spēles, piemēram, skatīties klātienē. Labi, Latvijas tiesneši Mārtiņš Kazlovskis un Gatis Saliņš iekļauti Startautiskās basketbola federācijas 40 tiesnešu sarakstā, no kuriem 30 tiks izraudzīti darbām Parīzes Olimpisko spēļu basketbola turnīros, tā vēsta Latvijas Basketbola savienība. Kozlovskis ir tiesājis maču Tokijas Olimpiskajās spēlēs, kā arī 2 pasaules kausa izcīņās un 2 Eiropas čempionātos, apkalpojot arī 2022. gada Eiropas čempionāta fināla spēli. Savukārt Saliņš tiesājis mačus sieviešu un vīriešu pasaules kausa izcīņās, kā arī Eiropas sieviešu un vīriešu čempionātos. 2012. un 2016. gadā Olimpiskajos turnīros strādāja Oļegs Latiševs. Labi, šo ziņu tūlīt pat arī liekam portālā nra.lv. Lai par to var izlasīt arī citi mūsu lasītāji, klausītāji, skatītāji. Gadījumā, ja neesam šajā tiešraidē online kopā ar mani. Visas ziņas, kuras es šeit sagatavoju, paskatīs arī mani kolēģi redakcijā. Čau, kolēģi! Lai mums visiem jauka diena! Un visas šīs ziņas parādīsies arī komentāru sadaļā šeit zem dzīvās tiešraides. Tā, ejam tālāk. Tiesības spēlēt vīriešu Parīzes Olimpisko spēļu basketbola turnīrā jau ir 8 valstīm – Vācijai, Serbijai, Kanādai, ASV, Austrālijai, Japānai, Dienvidsudānai un Francijai. Vēl 4 ceļazīmes uz Olimpiskajām spēlēm tiks izcīnītas kvalifikācijas turnīros, kas no 2. līdz 7. jūlijam notiks arī Rīgā. 2. līdz 7. jūlijas, šis ir jāatcerās. Notiks arī Grieķijas pilsētā Pirejā, Valencijā, Spānijā un San Juanā, Puerto Rico.
valstī. Jā, papildus informācija arī par sieviešu turnīru. To tad visu varēs izlasīt arī portālā nra.lv kategorijā. Tā ir sports. Sporta kategorijā liekam šādu ziņu. Un mēģināsim arī izdomāt kādu skanīgu virsrakstu šim pasākumam. Parīzes Olimpisko spēļu basketbola turnīros varētu strādāt Latvijas tiesneši. Turnīros varētu strādāt Latvijas tiesneši. Strādāt, laikam jāpiemina, ka 2 savādāk varētu padomāt, ka pilnīgi visi tiesneši Olimpisko spēļu basketbola turnīros būs latvieši. Nu, tā gluži nav. Parīzes Olimpiskās spēles būs viens no atslēgvārdiem pie šīs ziņas. Atslēgvārdus mēs izmantojam, lai portālām būtu vieglāk mūsu lasītājiem ieteikt saistītās ziņas, par tādu un līdzīgu tēmu. Ja ir tāda interese, protams, tas mums ir arī basketbols. Parīzes spēles, basketbols. Labi, droši vien, ka pietiks ar 2 pāris tehniskās lietas vēl mēs šeit izdarām. Un liekam iekšā. Tā. Vajadzētu būt. Tā, viss izskatās kārtībā. Ejam tālāk, ejam uz ziņu aģentūru Leta. Skatāmies, kādi vēl notikumi ir atgadījušies pasaulē un Latvijā. Ja tu mums esi pieslēdzies tikai tagad, pirms dažām minūtēm, pirms dažām sekundēm, es atgādinu, ka šis ir dzīvais ziņu streams, bez iepriekšējas sagatavošanās. Ziņas ar Krišu nozīmē ieskatu ziņu portāla darbā. Ejam kopā visiem aktuālākiem ziņu virsrakstiem, skatāmies aktuālākās ziņas un sagatavojam publicēšanai portālā nra.lv. Kādas jaunas ziņas ir pienākušas? Ziepnieka kalna kāpās veido bērnu rotaļu laukumu. Tas gan ir jauki. Kāpes, bet kur ir kāpas? Ziepnieka kalnā. Staburagi ielā 14 Ziepnieka kalnā ir kāpas. Es neesmu Ziepnieka kalna iedzīvotājs. Es nezināju, ka ir tāda lieta kā Ziepnieka kalna kāpas. Tā tad ir sākta jauna līdzdalības budžeta projekta īstenošana bērnu rotaļu laukuma būvniecība Ziepnieka kalna kāpās. Šī ziņa attiecās uz Ziepnieka kalna iedzīvotājiem. Sveiciens Ziepnieka kalnam. Cerams, ka kvalitatīvi uzbūvēs jauno rotaļu laukumu un viss būs forši bez nekādām aizsiešanās. Iesim tālāk uz ziņām, kas varētu interesēt plašāku auditoriju. Lietuvas izlūkdienesti ziņo, ka Krievija gatavojas ilgtermiņa konfrontācijai ar NATO, tā skaitā arī Baltijas valstīs. Jā, šis temats pēdējo mēnešu laikā, es varētu pat teikt, ka visu 2024. gadu parādās ziņu lentēs pilnīgi visā pasaulē, kā tad būs, vai Krievija gatavojas vai negatavojas konfliktam ar NATO, un kas būtu jādara, uz ko būtu jābūt gataviem Baltijas valstu iedzīvotājiem. Tā, Krievija ne tikai piešķir lielus resursus karam Ukrainā, bet arī gatavojas ilgtermiņa konfrontācijā ar NATO. Arī Baltijas valstīs, liecina Lietuvas izlūkdienesta ikgadējais ziņojums. Krievija novirza milzu resursus karam Ukrainā un nekas neliecina par nodomu mazināt situācijas saspīlējumu, lai gan operacionālos mērķus tā nesasniedz. Vienlaikus Krievija gatavojas ilgtermiņa konfrontācijai ar NATO. Tā lasāms ceturtdien publicētajā Lietuvas valsts drošības departamenta un aizsardzības ministrijas 2. izmeklēšanas nodaļas ikgadējā vērtējumā par nacionālās drošības apdraudējumu. Starp citu, NBS vakar izplatīja arī paziņojumu Latvijas sabiedrībai,
aicinot necelt paniku. Šis paziņojums arī ir lasāms mūsu mājaslapā nra.lv. Ja varbūt šo ziņu nevar redzēt uzreiz pašā pirmajā vākā, tad to var meklēt. Mūsu portālā ir arī meklēšanas iespējas. Labajā stūrītī mēs meklējam, piemēram, atslēgas vārdus NBS izplata. Jā, NBS publicē svarīgu vēstījumu sabiedrībai, tāda ziņa bija vakar, ar to arī var iepazīties portālā nra.lv. Atgriežamies pie šīs ziņas par Lietuvas izlūkdienestu ziņoto. Ievietosim to arī portālā nra.lv. Man, starp citu, nesen aizšķērsoja ceļu Rīgas centrā 360 TV zīmnieši arī uzdodot jautājumu par to, vai es uztraucos par Krievijas potenciālo uzbrukumu NATO valstīm, tā skaitā Baltijas valstīm. Es teicu, ka es tā gluži neuztraucos tā uzreiz uz karstām pēdām, bet es tā kā gatavojos, vismaz cenšos nebūt pārsteigts, nesagatavots. Tā, ko mums izlūkdienesti Lietuvā norāda? Norāda, ka Kremlis ir sācis plašu bruņoto spēku reformu, ar ko paplašinās Krievijas militāro potenciālu Baltijas jūras reģionā. Struktūras un subordinācijas izmaiņas jau ir sāktas, arī Karaļauču eksklāvā un Rietumkrievijā. Karaļauči ir tā saucamā Kaļiņingrada. Oficiālais nosaukums pēdējos gados tika izmantots Kēnigsberga. Es teiktu, ka jāsauc par Karaļaučiem. Tas, manuprāt, ir vislatviskākais nosaukums un iespējams arī visvēsturiskākais. Lietuvas izlūkdienests arī norāda, ka Krievijā ir pietiekami finanšu, cilvēku, materiālie un tehniskie resursi, lai turpinātu karu Ukrainā līdzīgā intensitātē vismaz tuvākajā laikā. Izlūkdienestu vērtējumā tas nozīmē laika posmu līdz 2 gadiem. Nē, man šāda ziņa personīgi neiepriecina, bet, jāstāst ir par visu, kas notiek pasaulē, manuprāt, arī par nepriecīgām ziņām. Tā, liekam viņu kategorijā pasaule un politika. Virsraksts. Lietuvas izlūkdievi. Jā, darīsim tā pavisam vienkārši. Lietuvas izlūkdienesti ziņo, ka Krievija gatavojas ilgtermiņa konfrontācijai ar NATO. Un tā ir Krievija. Tas ir NATO atslēgas vārds. NATO, Lietuvas izlūkdienests, izlīgdienests, gan arī sanāca. Un U ir blakus uz klaviatūras, tāpēc šad un tad gadās drūkas kļūdas gadās mūsu portālā, gadās arī ziņu aģentūra lentēs un viss kaut kur citur internetā. Esam mēs visi tikai cilvēki un mēdzam arī kļūdīties. Tā izskatās, ka šeit viss būs sadarīts. Redakcija uzmetīs arī savu aci, un arī šī ziņa parādīsies ziņu strīmā, Facebookā, zem šī ierakstā. Arī tu vari atstāt šeit savu komentāru, un var komentārus rakstīt arī portālā nra.lv, attiecīgajā sadaļā, zem attiecīgā raksta, kur tu redzi manu bildi. Ja tu šo skaties, un tev ir kas sakāms, tu vari rakstīt komentāru. Tā. Skatāmies, kas vēl notiek pasaulē. Pasaulē notiek notikumi. Vide mums ziņo, automātiskās nodokļu pārmaksas saņemšanai jāveic grozījumi normatīvos. Jā, parādījās pērn, ja nebalnos jau ziņa, ka
kādā brīdī, pāris gadu nākotnē, ienākuma deklarācijas iespējams tiks iesniegtas automātiski pilnīgi par visiem Latvijas iedzīvotājiem, un nevienam nebūs jāuztraucās par to, kā atgūt savus pārmaksātos nodokļus. Šī ir aktuāla tēma marta mēnesī, jo kopš 1. marta ik viens Latvijas iedzīvotājs var iesniegt savu gada ienākumu deklarāciju. Par šo mēs esam ziņojuši un atgādinājuši, ka arī mūsu mājaslapā var atrast rakstus, informāciju, pamācības par to, kā pareizi aizpildīt nodokļu deklarācijas un arī citas saistītās lietas. Un arī šo rakstu var atrast meklēšanas sadaļā nra.lv. Uzreiz labajā pusē, tajā augšā stūrītī ir meklēšanas lodziņš, un tad tur var meklēt dažādu informāciju par dažādām tēmām. Ja nu gadījumā tu savu interesējošo ziņu neatrod pašā pirmajā lapā. Jā, par šo esam daudz runājuši. Paskatīsimies, kas vēl interesants notiek pasaulē. TV24 raidījumā uzņēmējs Telekomunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Pēteris Šmidre ir sacījis, ka dārgie kungi un dāmas, ir pagājis laiks debatēm, mums tiešām ir karš uz robežas. Jā, kā jau teicu, aktuāla informācija, aktuālas ziņas visu šo gadu, un patiesībā sakot, šādas bažas, es domāju, ka mums pastāv jau kopš 2022. gada 24. februāra. Tātad, ko tad Pēteris Šmidre ir teicis? Viņš saka tā: sāksim diskutēt, skaistus tankus dedzināsim, neskaistus nededzināsim, nē, jāpāriet uz kara režīmu. Jānomierinās un jāprasa no rietumiem un pasaules, lai skaidri mums pasaka, kas notiks. Tā TV24 raidījumā Preses klubs saka uzņēmējs Telekomunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Pēteris Šmidre, paužot kritiku liberāļiem un rietumu ekspertiem. Šī ir viena no jaunākajām ziņām arī mūsu portālā. Ienāc nra.lv, kreisajā pusē uzreiz pie jaunākajām ziņām šis parādīsies. No vienas puses interesanti, kāpēc apgalvojumos, kas atnāk no rietumu ģenerāļiem, ka jāgatavojas karam, viņi nepasaka kādam tieši karam. Tā retoriski vaicā Šmidre, raidījumā diskutējot par izteikumiem par karu publiskajā telpā. Uzņēmējs norāda uz faktu, ka NATO karaspēks pēc apjoma esot par Krievijas karaspēku pārāks 12 reizes. Gribētos dzirdēt, kāpēc ģenerāļi nepasaka, būs metrs pāri robežai, tad no Maskavas nekas pāri nepaliks. Pārspīlē, protams, izsakās Šmidre, vēl norādot, ka panikai nevajadzētu būt. Kas saistās ar dezinformāciju un hibrīdu kara izpausmēm, situācija nav vienkārša. Sabiedrības reakcija ir diezgan adekvāta tai situācijai, kāda tā ir. Tā uzskata uzņēmējs. Ja vēl kāds uzņēmējs vēlas paust savu viedokli portālā nra.lv, droši varat sazināties ar mums, sūtot e-pastu info@nra.lv. Tālāk jau varam diskutēt par iespējamu sadarbību un iespējamu viedokļa uzklausīšanu. Skatāmies, kas jauns notiek ziņu aģentūras Leta lapā. RSU ieņēmumi pērn pārsnieguši 100 miljonus eiro. Rīgas Stradiņa universitāte ir RSU. Ieņēmumi pērn sasniedz 106,2 miljonus eiro, kas bija par 4,8% vairāk nekā 2022. gadā. Tā informē aģentūra Leta. Es gribētu zināt, no kurienes ir tie ienākumi, vai tas ir no studiju maksām, vai tas ir no valsts atbalsta un citiem budžeta papildinājumiem, bet šajā ziņā es to neredzu. Pagaidām atstāsim skaistu virsrakstu, pameklēsim papildu informāciju un iespējams par to uzrakstīsim portālā nra.lv.
Ir izsludināts konkurss uz valsts satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieku Rail Baltica jautājumos. Tad šāds amats ir izsludināts Rail Baltica jautājumu satiksmes ministrijā. Ņemot vērā to, kas notiek ar pasažieru vilcienu, kas notiek ar Rail Baltica, es domāju, ka šajā pozīcijā ir nepieciešami stipri nervi. Tā, skatāmies sīkāk. Satiksmes ministrija izsludinājusi konkursu uz valsts sekretāra vietnieka dzelzceļa projekta Rail Baltica jautājumos amatu. Ziņo aģentūra Leta, informē ministrija. Mēneša atalgojums valsts sekretāra vietniekam Rail Baltica jautājumos pārbaudes laikā paredzēts 4400 eiro apmērā. Pirms nodokļu nomaksas ar iespēju pēc pārbaudes laika atalgojumu pārskatīt, kā arī papildus pēc pārbaudes laika iespējama piemaksa līdz 30% no noteiktās mēneša algas atbilstoši sniegumam. Varētu ātri atvērt kalkulātoru un paskatīties, cik ir 30% no 4400 eiro. Tā. To dara 0,3. Vēl 1320 eiro var dabūt piemaksu pie 4400 eiro. Alga ir liela, ievērojama, bet es domāju, ka arī darba apjoms ir ievērojams un arī tāds personīgās īpašībām jābūt dzelžaini stingrām. Satiksmes ministrija skaidro, ka valsts civildienesta ierēģi amata vieta Rail Baltica projekta jautājumos izveidota ar mērķi ieviest centralizētu projekta pārvaldības modeli Latvijā un stiprināt satiksmes ministrijas strateģisko lomu projekta vadībā. Pretendenti aicināt pieteikties līdz šī gada 26. martam. 19 dienas ir iespējas apdomāties un iespējams pieteikties uz šo amatu. Labi, ieliksim šo ziņu arī mūsu portālā. Palīdzēsim satiksmes ministrijai atrast atbilstošāko kandidātu vakancei, kā saka. Tā, ņemam jaunu rakstu. Satiksmes ministrija izsludina konkursu. Kā to varētu saīsināt? Varētu tādu skanīgāku virsrakstu savukārt. Brīžiem nav konkrēti skaidrs. Tā. Meklē valsts sekretāra vietnieku, valsts sekretāra vietnieka amats Rail Baltica jautājumos. Es domāju, ka jāpieraksta arī šis algas cipars. Tas ir tāds uzmanību piesaistoš. Par 4400 eiro mēnesī algos valsts sekretāra vietnieku Rail Baltica jautājumos. Saliekam kategorijas, sākums Latvijā. Iespējams arī, ka šis attiecās uz ekonomikas jautājumiem un vajadzīgi mums arī atslēgas vārdi šai ziņai. Rail Baltica, tā ir satiksmes ministrijā, ministrija. Vakance, tā ir vakance. Jā, to mēs uzliksim arī kā atslēgas vārdu. Izdarīsim pāris tehniskās lietas un liksim šo ziņu portālā. Pēc īsa brīža redakcijas kolēģi uzmetīs aci šim rakstam, un tas arī parādīsies pavisam noteikti
komentāru sadaļā zem šīs tiešraides. Pārziņas jau šeit ir. Ja esi mums pieslēdzies tikai tagad, tad atgādinu, ka šis ir dzīvais ziņu streams, kā mēs to saucam. 1 stundu dienā mēs ieskatāmies ziņu portāla darbā. Parādām to procesu, kā informācija par notikumiem Latvijā un pasaulē nonāk ziņu portālā, un tūlīt pat ejam arī tālāk. Skatāmies, kas labs mums jau ir publicēts šeit. Jaunākā ziņa portālā nra.lv Lietuvas TV3 ir izpētījis, kāpēc Kremlis tomēr atļāva rīkot Navaļnija bēres. Sākumā nevienam, kā atceramies, Maskavas kapsēta neņēma pretī šo notikumu. Un nevēlējās uzņemties saistības, visi baidās no Kremļa represijām, bet cilvēks taču tomēr ir jābērē kaut kā, un tad beigās Maskavas pievārtē tika atrasta kāda kapsēta, kur tad Aleksijs Navaļnijs tika pavadīts. Interesanti, kāpēc tomēr atļāva? Jo Kremlī varētu būt, viss kaut kas ir iespējams. Tā. Atvarīšanās no Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija 1. martā kļuva par vēsturisku un ārkārtīgi svarīgu dienu miljoniem krievu. Lai arī Krievijas varas iestādes centās no tā izvairīties, taču ne tiešais aizliegums, ne šantāža nepiespieda Navaļnija ģimeni rīkot privātu un slēgtu ceremoniju, tā raksta TV3.lt. Par to, kas notika Krievijas prezidenta Vladimira Putina administrācijā pēc Navaļnija nāves, stāsta neatkarīgais Krievijas izdevums Medūza. Tātad, Kremlis jau no paša sākuma centās nodrošināt, lai Alekseja Navaļnija nāve būtu pēc iespējas klusāka. Tomēr opozīcijas ģimenes locekļu un Navaļnija atbalstītāju plašās komunikācijas kampaņas dēļ varas iestādes nolēma, ka Maskavā ir nepieciešama publiska ceremonija, pat ja tā ir bīstama. Tā izteicās viens no Medūzas sarunu biedriem, kurš vakariņojas ar Krievijas prezidenta administrācijas politisko bloku. Saskaņā ar valdības ideālo plānu, atvedām no galvenā Kremļa ienaidnieka bija jānotiek pēc tāda paša scenārija, kā tas notika pēc Wagner dibinātāja Jevgeņija Prigožina nāves 23. gada augustā. Viņš tika apglabāts bez militārās cieņas, kas pienāks Krievu varonim, pēdiņās tā saucamajam, klāt bija tikai tuvākie radinieki. Tā tika vienkārši galā ar Prigožinu, bet ar Navaļniju atbalstītājiem tik vienkārši nevar tikt galā. Kremlis to saprata un beigās atļāva bēres Piemaskavā. Diezgan garš raksts, plaša analītika. Šis viss ir lasāms portālā nra.lv. Šī ziņa ir jau publicēta. Paskatīsimies, kādi ir jaunumi un kādas vēl ziņas mēs varam sagatavot lasīšanai portālā nra.lv. Mudina palielināt valsts iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Tātad, kā mums notiek Latvijā, ir izlīdzināšanas fonds. Bagātākās pašvaldības samaksā vairāk un palīdz tām pašvaldībām, kurām nav tik lieli ieņēmumi. Acīm redzot, ir paredzētas kādas izmaiņas. Skatāmies tālāk. Tātad, bez valsts iemaksu palielināšanas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pašvaldību problēmas atrisināt nevarēs. Šādu nostāju šodien žurnālistiem pauda Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gīns Kamīnskis. Pēc viņa vārdiem, vispirms ir jābūt finansējumam, ko izlīdzināt, bet tikai ar kritēriju maiņu situācijas uzlabošanai nepietiekšot. Kamīnskis piebilda, ka jaunajā finanšu ministrijas piedāvājumā neesot runa par valsts budžeta dotācijas palielināšanu, tas nozīmējot tikai to, ka ar to pašu finansējumu būs jāspēj nodrošināt gan esošās, gan klāt nākušās pašvaldību funkcijas. Viņš norādīja, ka nedrīkst aizmirst arī par to, ka Rīgai, kas ir galvenā maksātāja šajā fondā, arī ir nepieciešams finansējums, tāpat savas problēmas jārisina pie Rīgā, līdz ar to neredz iespēju, ka nepilnlielinot valsts iemaksu daļu, situācija uzlabotos. Tātad Latvijas pašvaldībām ir nepieciešams vairāk naudas no
no valsts. No valsts, jā, mēs jau šogad vairāk kārt esam stāstījuši par vairākām pilsētām, ne tikai Rēzekni, par vairākām pilsētām Latvijas, kuras piemeklē, tā teikt, finanšu nedienas. Ir grūti sabalansēt gada budžetu, grūti nodrošināt pašvaldību iedzīvotājiem visus pakalpojumus un tā tālāk, tā joprojām. Tā, plānots, ka turpmāk vairs nebūs pašvaldības maksātājs un pašvaldības finansējums saņēmējs no šī fonda. Finanšu ministrija ir izstrādājusi un uz apspriešanu ar visiem iesaistītajiem un atbildīgajiem virza jaunu pašvaldību izlīdzināšanas fonda modeļu projektu, piedāvājot mainīt finansējuma sadalas nosacījumus un precizēt kritēriju vērtības. Tā, ieliksim šo ziņu arī portālā. Galu galā pašvaldības, mēs katrs dzīvojam kaut kādā pašvaldībā, un tas ietekmē vairāk vai mazāk visus Latvijas iedzīvotājus. Tā, kur man ir poga. Tā, jauns raksts, sākam jaunu rakstu. Tad ir nepieciešama valsts iemaksu palielināšana pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Kaut kā līdzīgi mēs varētu rakstīt arī virsrakstā. Atsauksimies uz Gintu Kamīnski. Kamīnskis. Rakstīsim vienkārši nepieciešams. Darīsim tā, rosina palielināt valsts iemaksu. Viņš pārfrāzēsim, rosina palielināt valsts iemaksu pašvaldību izlīdzināšanas fondām. Tāds būs virsraksts. Tas attiecās uz Latviju, reģioniem un politiku, manuprāt. Atslēga vārdi arī būs līdzīgi pašvaldību Pašvaldību izlīdzināšanas fonds. Lieliski, paldies kolēģi par jau gatavo atslēgvārdu. Atslēgvārdus tātad izmantojam, lai lasītājiem būtu labāki ieteikumi par ziņām par to attiecīgo tēmu. Ja reiz esam sākuši lasīt un iespējams, ka interesē arī kaut kas vairāk, tad portāls nāk talkā un palīdz atrast vajadzīgo informāciju vienkāršāk. Pieminēsim arī pašvaldību Savienības priekšsēdētāju Gintu Kamīnski. Tas ir finansējums. Un rakstīsim, ka tas ir finansējums. Mēs arī publicēsim. Palūkšu redakcijas kolēģiem uzmest aci un nogādāt arī komentāru sadaļā zem šī ziņu strīma, vietnē Facebook, kā arī portālā nra.lv. Atgādinu, ka arī tu vari atstāt savu komentāru šeit tieši zem tiešraides un arī portālā nra.lv. Šī tiešraide ir gaisā, lūk, pašā pirmajā lapā. Un arī šeit var atstāt komentāru. Un atgādina arī, ka mums ir e-pasts info@nra.lv. Tur var plašāku informāciju aizsūtīt mums, ziņošanai arī citiem lasītājiem un skatītājiem. Tātad droši vari vērsties, ja arī tev ir kas svarīgs sakāms, kā mēdz teikt.
Kas vēl notiek Latvijā? Latvijā Mairim Briedim, mūsu stiprākajam bokserim, ja nemaldos, ir problēmas par karu Ukrainā izteiktā viedokļa dēļ. Jā, pirms pāris gadiem, kad Mairis sāka šo komentēt, šos notikumus, es arī biju tādā neizpratnē, es īsti nesapratu, kāpēc ir jāsaka tā, kā viņš saka, un vai tas tiešām neatstās nekādas sekas uz viņu, un lūk, atstāja gan. Tā. Šī ziņa jau ir lasām portālā nra.lv. Kreisajā pusē, kad ienāc nra.lv, ir uzreiz jaunākās ziņas. Un pirmais virsraksts arī ir tur parādījies. Lūk, 2 dienas pirms Maira Brieža grāmatas atvēršanas svētkiem grāmatnīcā, kurā bija paredzēts pasākums, pēkšņi sportistam atteica. Tā veistīts Gitas Vīksnes materiālā, bokserim liedz grāmatu prezentēt veikalā, un tā raksta izdevums Privātā dzīve. Maira Brieža sieva Jūlija neslēp sašutumu par notikušo. Jāņa Rozes grāmatnīcas pārstāvi piezvanīja un teica, ka ir spiesti pasākumu atcelt, jo to liedzot darīt tirdzniecības centrs. Šāda lēmuma iemesls esot boksera neviennozīmīgā attieksme pret karu Ukrainā. Jūlija saka, ka par iemeslu minēts tas, ka Mairis ir skandaloza persona. Manuprāt, ir. Un, kā norāda Jūlija, manuprāt, tās nav savienojamas lietas nosaukt par skandalozu cilvēku, kas ir pateicis, ka viņš ir par mieru visā pasaulē. Vienas dienas laikā gan izdevās atrast citu pasākumu norises vietu. Mēs arī ziņojām par citiem atgadījumiem saistībā ar Maira Brieža grāmatas atvēršanas svētkiem. Šī, jāteic, skandalozā personība ir kritusi nežēlastībā. Jā, tas, man liekas, ir pareizais vārds. Tātad mūsu portālā mēs stāstam ne tikai par karu, ne tikai par ekonomiku un politiku, bet mēs stāstam arī par lietām, kas notiek ar cilvēkiem mums apkārt ikdienā. Jo tas taču mūs visus interesē, vai tad ne? Jo cik tad var runāt par karu un ekonomiku un politiku, vajadzīgs arī kādas ziņas atslodzē, un mēs tās labprāt arī nododam mūsu skatītājiem. Un šajā stundā arī lasītājiem. Tas ir lasītājiem, šajā stundā arī skatītājiem. Tā laikam būs vispareizāk. Ejam tālāk mūsu dzīvajā ziņu strīmā. Un skatāmies, kas ir noticis Daugavas Palos, bojāts aizsarga Dambis Aizkraukles novada Gostiņos, vai Gostiņos, kā ir? Man liekas, ka Gostiņos, ka latviešu valodā tāds īsti nav, ir O. Tātad, Daugavas Palos bojāts aizsarga Dambis Aizkraukles novada Gostiņos. Aģentūrai Leta pastāstīja Aizkraukles novada pļaviņu pārvaldes vadītājs Andris Ambainis. Daugavā pie pļaviņām ūdens līmenis ir zems. Pagājušās nedēļas nogalē vērojamie ledus vīžņu krāvumi aizgājuši augšu pa upi. Ledus gabali palikuši tikai dažviet uz sekļiem vai gar krastu. Jā, liekam šo ziņu iekšā arī mūsu portālā nra.lv. Galā visu pagājušo nedēļu un jau iepriekš mēs ar bažām vērojām, kā notiek ledus iešana Daugavas baseinā. Dažādi dienesti izplatīja brīdinājumus un bija jau aplūdušas arī teritorijas un cilvēku mājas. Par to visu mēs arī ziņojām. Es domāju, ka uzreiz arī atlasīšu atslēgas vārdus, lai būtu skaidrs, par ko es runāju, un arī pie šīs ziņas tātad būs ieteikumi par attiecīgo tēmu, ledus iešana, pļaviņas, un tas mums kopumā ir apdraudējums, manuprāt. Tā, saliekam informāciju attiecīgajās sadaļās. Tā, ko mēs vēl varam pierakstīt šeit klāt. Arī iepriekš aplūdušās platības Gostiņos ir brīvas un var sākt vērtēt palu nodarītos postījumus.
Gostiņu galā aizsargdāmis ir paskalots, cītas arī Pļaviņu pilsētas aizsargdāmis, stāsta pārvaldes vadītājs Andris Ambainis, tomēr ledus krāvumu dēļ Pļaviņu aizsargdāmi vēl apsekot nevar. Gostiņu aizsargdāmību vietām izveidojušies izkalojumi, kā arī ugunsdzēsēju vajadzībām veidotā ūdens ņemšanas vieta būs jāpārtaisa, klāstīja Ambainis. Pļaviņu pārvaldes vadītājs neizslēdz iespēju, ka pašvaldība varētu arī spriest par vēršanos pie valdības pēc finanšu līdzekļiem, kad visi palu bojājumi būs fiksēti un darbu tāmes izveidotas. Tātad pavasaris ir sagādājis darba pilnas rokas Pļaviņa pusē, Gostiņos būs nepieciešami uzlabojumi un pozitīvu novēršanas darbi, un es ticu, ka arī Jēkabpils pusē būs līdzīgi, un arī citvieta, kur Daugava izgāja no krastiem, kā arī citas Latvijas upes ir izgājuši no krastiem un bojājušas cilvēku īpašumus noteikti, par to mēs vēl ziņosim. Par šo notikumu reģionos varētu teikt, ka tas mums ir ikgadējs, kaut gan katru gadu tādi postījumi nav, un ūdens līmenis katru gadu nav arī tik liels. Tā, virsraksts. Mums ir vajadzīgs arī virsraksts. Aizkraukles novada Gostiņos bojāts aizsargdāmis. Pavasara palu dēļ. Manuprāt, pavasara, ledus iešana ir pavasara pali. Tas nav viens un tas pats, ne? Vai arī pavasara pali ir vienkārši ūdens un ir ledus iešana atsevišķi. Šobrīd jūs mazliet apmulsis, bet es rakstīšu pavasara palu dēļ pagaidām. Sveiciens kolēģiem! Varbūt jūs varat mani palabot, ja nu kas. Ja nu kas var palabot, un šo ziņu arī publicēt komentāru sadarā zem šīs tiešraides, kuras vēlreiz atgādināšu, ka var komentāru rakstīt arī ik viens mūsu lasītājs un šīs tiešraides skatītājs, un to pašu var darīt arī portālā nra.lv pie šī raksta zem ziņu strīma. Tā, tehniskās lietas. Sakārtojam to un izskatās, ka viss ir kārtībā. Labi, ejam tālāk. Iesim tālāk uz ziņu aģentūras Leta lapu. Skatīsimies vēl uz aktuālākajiem notikumiem Latvijā, pasaulē. Pēdējā laikā. Interesanti. Koalīcija sola vērtēt iespēju palielināt attaisnoto izdevumu slieksni. Man šķiet, ka šis ir interesanti. Saima šodien noraidīja opozīcijā esošos Nacionālās apvienības rosinājumu palielināt gada ienākumu deklarācijā iekļaujamo attaisnoto izdevumu limitu no esošajiem 600 līdz 1000 eiro. Vienlaikus pie šī jautājuma darbs tiks turpināts. Pat labam jautājums jau tiek vērtēts nodokļu politikas pamatnostāļu izstrādes darba grupā. Un gada ienākuma deklarācijas attaisnoto izdevumu slieksnis šobrīd ir 600 eiro, un tas nav pārskatīts kopš 2018. gada 1. janvāra, kad stājās spēkā toreizējā nodokļu reforma. Kopš tā laika vidējā alga valstī ir pieaugusi par 65,98% no 926 eiro 2017. gadā līdz 1537 2023. Nacionālā apvienība rosināja izlīdzināt pieļaujamo attaisnoto izdevumu apjomu atbilstoši vidējās algas kāpumam un esošos 600 eiro vietā ļaut iesniegt attaisnotos izdevumus kopsumā līdz 1000 eiro. Kā skaidro partija,
Šobrīd gada ienākumu un deklarācijas attaisnoto izdevumu summa pārsniedz 600 eiro, tad atlikusī summa tiek pārcelt uz nākamo gadu līdz pat 3 gadu periodam. Pārsniedzot 600 eiro limitu gadu no gada, veidojas būtiska valsts ieturētā summa, kas netiek izmaksāta. Manuprāt, šis ir tāds ļoti loģisks ierosinājums, jo galu galā, ja alga vidējā valstī ir kāpusi 6 gadu laikā par vairāk nekā 75%, tad iespējams par tiem pašiem 75% varētu palielināt arī attaisnoto izdevumu kopsummu. Tātad piedāvājums ir līdz 1000 eiro. Tas gan šobrīd ir noraidīts. Bet, kā jau es teicu, kā es tikko lasīju, tātad par šo jautājumu tiks spriests vēl un vēl. Tāpēc es domāju, ka šo varētu ievietot arī mūsu portālā venera.lv. Venera.lv. Tas attiecās uz visu Latviju, uz ekonomiku un visticamāk arī ar politiku, vismaz ar nodokļu politiku pavisam noteikti. Tā, kāds varētu būt virsraksts šai ziņai? Tūlīt. Izdomāsim, Saeima noraida. Jā, darīsim tā, Saeima noraida priekšlikumu palielināt attaisnoto 2T attaisnoto izdevumu slieksni vai limitu. Man liekas, ka slieksnis ir latviskāks vārds par limitu, kas, manuprāt, ir anglicisms. Tātad Saeima noraida priekšlikumu palielināt attaisnoto izdevumu slieksni līdz 1000 eiro. Man tas izklausās loģiski, kaut gan tas ir tikai un vienīgi mans personīgais viedoklis. Mūsu lasītāji var, protams, arī nepiekrist, un tādas ir tiesības mūsu valstī. Brīvi paust savu viedokli, brīvi nepiekrist visam, ko tev saka. Tas ir tikai un vienīgi normāli. Ja ir kas sakāms, droši rakst komentārā šeit zem tiešās ziņu strīmā, zem tiešās ziņu tiešraides. Malacis, Krišs. Labs vārdu salikums. Malacis. Tā. Attaisnotie izdevumi ir viens no atslēgas vārdiem. Labi, pieminēsim arī Nacionālo apvienību. Viņi galā bija tie, kas iesniedza šo priekšlikumu. Un uzliksim arī atslēgas vārdu gada ienākumu, arī vienkārši ienākumu deklarāciju. Ienākumu deklarācija. Jā, rekur arī šāds atslēgas vārds mums pastāv. Jo galu galā par to ir daudz jau stāstīts, par to jau daudz ir ziņots. Tā, klikšķis te, klikšķis tur. Klikšķis tur. Tā, pārbaudām. Un šai ziņai arī drīzumā vajadzētu nonākt mūsu portālā, kā arī šeit komentāros. Tā, jā, labi, tas šķiet izdarīts, tas šķiet kārtībā. Kas vēl notiek? Jaunākā ziņā portālā nra.lv internetā ir parādījies video, kā līdmašīnā ar 550 cilvēkiem iesper zibens. Tā, man gribās redzēt to video. Jā, pagaidām mums nav tādas tehniskās iespējas uzreiz ziņu strīmā parādīt tieši video. Es vienkārši neprotu to tehniski izdarīt. Ieliksim vienkārši šīs ziņas linku šeit zem tiešraides, lai arī jūs varētu apskatīt, kā tas izskatās no malas.
Īsti 2 minūšu video tepat zem. Wow! Izskatās, ka pilnīgi iziet cauri. Apbrīnojami. Par laimi, lidmašīna, kas lidoja no Vankūveras uz Angliju, zibens spērienā netika bojāta un mierīgi turpināja ceļu. Cik vienkārši. Tas skats ir tā kā no kādas zinātniskās fantastikas filmas, piemēram, Pasauļu kari vai kā tur bija tāds gabals skatāmais un iziet cauri zibens, bet nē, nav nekādu bojājumu. Wow! Pasažieru lidmašīnā, kas lidoja no Vankūveras Kanādā uz Londonu un kurā atradās 550 cilvēki, iespēja zibens. Tomēr, neskatoties uz šo incidentu, lidmašīna veiksmīgi turpināja lidojumu. Tiek ziņots, ka pēc zibens spēriena lidmašīnā neviens pasažieris vai apkalpes loceklis nav cietis. Ir zināms, ka zibens spērieni ir ļoti bīstami un ļoti bieži izraisa kolosālus postījumus, un lielākā daļa cilvēku, kurus saspēr zibens, vai nu iet bojā vai gūst smagus ievainojumus. Šajā gadījumā zibens spēriena pārciešana bija iespējama pateicoties īpašajam lidmašīnas dizainam, kas izstrādās, lai izturētu spēcīgas elektriskās izlādes. Jā, tātad kādām Brītu Kolumbijas Tehnoloģiju institūta studentam šo epizodi izdevās iemūžināt arī video. Es patiesībā brīžiem brīnos, no kurienes internetā parādās šie skandalozie un kliedzošie video, jo man it kā arī vienmēr līdzi ir mobilais telefons, kurā ir fotokamera un video kamera, bet es nekad neesmu nofilmējis lidojošo šķīvīti, neesmu nofilmējis zibens spērienu. Kaut kā man tā negadās, bet dažiem laimīgajiem aculieciniekiem gadās arī nofilmēt kaut ko kliedzošu un aizraujošu. Tātad, jā, šis video ir jau publicēts 11:44 mūsu portālā amnra.lv. Kreisajā pusē tur ir visi aktuālākie, jaunākie ziņu virsraksti, un var redzēt arī šo ziņu. Iespaidīgs video. Iespaidīgs. Tā, Parīzes Olimpiskās spēles. Kādas aktualitātes? Jā, lūk, ir aktualitātes par Steam sākumā pieminētajām olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm un par agresoru valstu sportistu dalībnieku tajās. Tā, izlasīsim, ko mums te raksta Leta. Parīzes Olimpisko un Paralimpisko spēļu tenisa turnīrā, vienspēļu un dubultspēļu sacensībās neitrālā statusā varēs piedalīties Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Tā trešdien pavēstīta Starptautiskā tenisa federācija. Jau ziņojām, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja decembra sākumā, neņemot vērā Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā, atļāva Krievijas un Baltkrievijas sportistiem nākamā gada Parīzes Olimpiskajās spēlēs piedalīties kā neitrāliem atlētiem. Nē. Parīzes spēles ir šogad. Tā, kļūdiņas gadās visiem. Visi mēs esam tikai cilvēki un mēdz gadīties kļūdiņas arī ziņu aģentūras ļaudīm. Tā, priekšnosacījumi šādiem sportistiem ir tādi paši kā martā publicētajām rekomendācijām starptautiskajām sporta veidu federācijām un sacensību rīkotājiem. Tajās teica, ka sportisti sacensībās var piedalīties tikai kā individuāli pārstāvi, nevis kā komandu dalībnieki. Labi, viņi piedalīsies, viņi skries, viņiem būs neitrāls formas, viņiem būs neitrāls karoks, iepšu Starptautiskās olimpiskās komitejas karoks, bet kā jūs domājat, ko teiks līdzjutēji? Kā viņi jutīs līdzi? Vai viņi sauks šī dalībnieka uzvārdu, vai arī būs Rasija. Kā mēs parasti to dzirdam arī sporta tiešraižu pārraidēs. Tā, liekam šo ziņu iekšā, izlasīšanai nra.lv. Pum.
Ja šis būtu radio, tad visticamāk šajā brīdī skanētu mūzika fonā, lai mazliet interesantāk skatīties, kā cilvēks strādā, bet mēs neesam radio, un mūzika šeit neskanēs. Tas nav tik vienkārši, un galu galā tur ir arī autortiesību jautājums. Pagaidām pieturēsimies pie ziņām. Katru darba dienu, tātad 1 stundu dienā, mēs atļaujam ieskatīties ziņu portāla darbā, parādām tieši to tehnisko procesu, kā informācija no pasaules ziņu lentām nonāk ziņu portālā nra.lv. Tātad tenisistiem ir atļauts piedalīties Olimpisko un Paralimpisko spēļu turnīros, tātad agresoru valstu sportistiem, agresoru valstu tenisistiem. Proti mēs runājam par Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Manuprāt, šīs ir agresīvākās agresoru valstis, vismaz pēdējos pāris gadus. Tā, Parīze. Atslēga vārds šai ziņai. Parīze 2024. Olimpiskās spēles. Ir Krievijas sportisti, un tie ir arī Baltkrievijas sportisti. Labi, atstāsim Krievijas sportistus un izdomāsim virsrakstu šai ziņai. Krievijas un Baltkrievijas sportisti varēs piedalīties Olimpisko spēļu tenisa turnīros. Jā, es jau esmu to pieminējis, esmu to atzinis, es neesmu sporta žurnālists. Un par sportu patiesībā baigi daudz neinteresējos, bet par tādiem lielākajiem notikumiem, kā piemēram Olimpiskās spēles, par to man patīk uzzināt un, protams, arī pastāstīt arī mūsu lasītājiem. Tātad notikums ir pasaules sadaļā un sporta sadaļā. Atslēga vārdi salikti. Virsraksts būs gatavs. Pāris klikšķi vēl. Un ziņai drīzumā vajadzētu parādīties portālā nra.lv. Un visas ziņas, kuras es skatu šajā ziņu strīmā, mēs ieliekam arī komentāru sadaļā. Komentāru sadaļā es šobrīd neredzu nevienu lietotāju komentāru. Varbūt rīt. Tā kā mums izskatās ar lietotāju komentāriem mājaslapā. Kā mums ir ar komentāriem? Ko man saka mājaslapā? Esi pirmais! Nav neviena komentāra. Esi pirmais. Tātad, piemēram, rīt, kad mēs arī 11. sāksim šo dzīvo ziņu tiešraidi, tu vari būt pirmais, kurš sniedz komentāru vai Facebook ierakstā, Facebook strīmā, vai arī portālā nra.lv zem šīs ziņas, zem šī ziņu strīma. Šobrīd 11:59 jau. Labu apetīti visiem pusdienotājiem, visiem tiem, kuri gatavojās iestiprināties, lai būtu spēks atlikušajai darba dienai. Mans vārds ir Krišs Kāpostiņš. Mēs tiksimies atkal rīt 11:00 portāla nra.lv ziņu strīmā. Rīt jau 8. marts. Starp citu, rīt jau 8. marts. Paskatīsimies ziņu lentās, vai būs vairāk attiecīgās tēmas ziņu. Ja būs, es tās noteikti pastāstīšu, bet pagaidām es saku visu labu, uz redzēšanos, uz tikšanos atkal rīt.